Jā. Jā, labvakar, izturīgākie, gan tiešsaistē, gan šeit. Mēs esam, es teiktu, vareni pastrādājuši šajā citādā zvaigznes dienā. Es varu būt laimīgs, laikam pirmo reizi tik prominentā latviešu vīru sabiedrībā. Jā, var aplaudēt viņiem jau tagad. Varētu būt vīru kors. Jā, nu, diemžēl bija plānots savādāk, bet tā sanāca, ka ir tikai vīru kors šeit. Jā, es domāju, to mēs novirzīsim kā pēdējo jautājumu, saprotam iemeslu dēļ. Es domāju, tātad mums jāiepazīstās arhibīskaps emeritus Jānis Vanaks, bīskaps emeritus Pāvils Brūvers, Egils Levits, mūsu, es teiktu, prezidents. Nē, prezidents jau ir tā. Juris Ulmans, mums ir arī viens Ulmans, jā, tas no lietā tas ir. Tātad brīvprātīgais karavīrs Ukrainā, alpinists, vienīgais no mums, kas uzkāpa Everestā un nokāpa līdz Dienvidpolam, bet ar Ukrainu un Latvijas sirdī. Ģenerālis, mums ir arī viens ģenerālis, tātad ģenerālis Jānis Kažociņš un SAB direktors kādu laiku. Jo man bija ar Lidiju diskusija, viņa pierādīja, ka Jānis Kažociņš ir ģenerālis, un es ticu tam. Jo viņa to labi zina, jo strādājot totalitāro noziegumu izmeklēšanas centrā, viņa bija pakļauta, jā, TSDC viņa bija pakļauta. Tātad šajās, es teiktu, intensīvajās un mazajās sarunās, es domāju, ka katram no mums, un tā skaitā diskusijas dalībniekiem, bija sajūta, kur Latvija atrodas. Bija arī nojauta vai liecība bija skaidra par Lidijas varoņu darbu viņas laikā. Jā, nu, man šķiet tas arī par ko viesus Kairišs runāja, cik tālu gan mēs atrodamies no labākās versijas no Latvijas un ko mēs tur varam darīt, lai mēs tai tuvotos. Kā pirmajam vārds arhibīskapam emeritus, man vienmēr jāatcerās šis vārds, Jānim Vanagam, kurš, kā pats arī kafijas pauzē, sacīja, visus 18. novembrus viņš ir skaļi par to runājis, bet, lai to pateiktu, domājis visu gadu, kā daži saka. Jā, paldies. Ja gribi pareizi iemācīties šo vārdu, tad profesors Tumans teica, ka jāizrunā ir emeritus. Jā, vispirms es gribu sacīt sirsnīgu sveicienu Lidijai, daudzo mūsu brīvības cīnītāju vidū, pret kuriem es jūtu tādu lielu cieņu. Viņa, man liekas, izceļas ar to, ka viņa tiešām, kā apustulis Pāvils māca, runā patiesību mīlestībā. Tas ir tiešām apbrīnojami no viņas un var redzēt, ka Dieva vārds viņā šādā veidā ir iemiesojies un uzaudis un attīstījies. Nu jā, šajā laikā es nezinu, kāpēc es esmu daudz domājis par tādu tematu, kāpēc izira vai sabruka Padomju Savienība. Un es piekrītu, ka, kā teica vēsturnieks, ka mēs esam daudz labākā vietā, nekā mēs bijām Padomju Savienībā. Un es mēģinātu atsaukt atmiņā ar kādām domām, es ilgojos pēc Latvijas brīvības, kādas tad bija tās cerības, un jāteic, ka daudz kas no tā šobrīd ir piepildījies. Ja mums ir sava valsts, un latviešu valoda ir oficiālā valsts valoda, mēs varam domāt, kā gribam, es nezinu, varbūt pārspīlējis teikt, ka vairāk vai mazāk mēs varam runāt, ko gribam, un tāpat visu kaut ko var dabūt veikalos un visu kaut kur var ceļot, tā ka tas jau bija tas, ar ko mēs
tā dzīvojam jaunībā. Visādi mūzika var klausīties, varēja, visādas grāmatas var lasīt. Tā kā daudz kas jau no tā ir sasniegts. No otras puses, es tā domāju, kāpēc sabruka Padomju Savienība? Un daudzi, piemēram, to skaidro tīri ar ekonomiku. Tur tas profesors Lipsits, piemēram, ir, kurš saka, tad, kad pasaulē naftas cenas nokrīt, tad arī sabruka Padomju ekonomika. Naftas cenas tur bija savs, kā saka, naftas cenas bija punkts uz ītam visam. Tur daudz sarežģītāka viss tā lieta bija, tas mēģinājums padarīt Padomju ekonomiku efektīvu, un kur tā lielā neveiksme izrietēja no tā, ka padomju vadoņi īstenībā ticēja un paļāvās, ka padomju cilvēks būs apzinīgs, ka viņš būs, nesautīgs, ka viņš sapratīs, ka jāstrādā vispārības labā, ka jādara labu vispārībai. Un tāpēc arī savas tās reformas ar visiem kooperatīviem un tam līdzīgi veidoja, izējot no tāda pieņēmuma, ka padomju cilvēks būs apzinīgs. Un viņi taču neņēma vērā, ka viņi 50, citur 70 gadu garumā paši, kā Agnes Irbe mums teica, mērķtiecīgi izskauda to iemeslu, kāpēc cilvēks tāds varētu būt. Nebija nekāda priekšnoteikuma, lai padomju cilvēks tāds būtu, un viņš arī tāds nebija. Mēs labi atceramies, ka zakt no darba vietas, teiksim, bija tāds ētos vienkārši. Tev nevajag, bet tu zodas tāpēc, ka ir daudz viskā. Tur var paņemt kaut kādas detaļas, tev viņas nevajag, bet tur ir. Un tā tas tiešām bija. Un tā, Padomju Savienība, šitā it kā varenā lielvalsts, viņa izira un sabruka, tāpēc, ka nebija viņai tā iekšējā pavediena vai tās iekšējā mugurkaula, lai varētu piepildīt to, ko no viņas cerēja. Un tad es domāju par Latviju. Tad, kad bija atmodas laiki, tad es atceros, ka mūsu baznīca 2 gadu laikā, man liekas, atjaunoja kaut kādas 100 draudzes. Un es Arni pagāru runāju. Vēl ne, bet... Jau uz to pusi iet, jā. Es atceros, kā tas bija, ka bija kaut kādi cilvēki, kas nāca un teica, mēs atjaunoši esam draudz, bet viņi nesaprata, kāpēc, lai draudz atjaunotu, kāpēc jābūt kristītiem un iesvētītiem. Mēs taču pret padomi varu. Un tas garīgais mugurkauls tā arī īsti neizveidojās. Un es tagad skatos uz to, kas mums ir noticis. Mēs tā gribējām, cerējām tā kā uz rietumiem doties, lai būtu tā kā rietumos, bet mums tā kā ir tā kā zvaigznē tā gaisma atnāk tur 700 gados līdz mums no tuvākās Betelgeizes, kas taisās eksplodēt. Viņa varbūt sen ir eksplodējusi, mēs tikai nezinām, tā gaisma nāk tā arī mums. Kad mums atvērās tas dzelzs priekšstats, izrādījās, ka Eiropa jau ir devusies kaut kur tur, kur mēs vispār neesam gatavi viņai iet sekot. Mēs pat varbūt negribam, bet šobrīd notiek tieši tas pats, ka mūsu tos garīgos pamatus diezgan līksmi, diezgan mērķtiecīgi noārda, dekonstruē. Un tad cer, ka mēs varēsim baudīt kristīgās ticības nestos augļus, izmetot koku. Ja mēs tikai baudīsim augļu, ka kokus vairs nevajag, paši ābeli vairs nevajag, tikai ābolus. Un es domāju, ka vai nav tā, ka mēs esam tādā ļoti riskantā ceļā tieši šobrīd. Mēs vēl kaut kā sabiedrība mēdz par viņu teikt, ka mēs vēl esam diezgan veselīgi konservatīvi, mums nav vēl viss tā galvā sajūtas, bet ir kā arī kā mums tika teikts, ja, ka ir kāda tā skaļā plānā elite, kas ļoti intensīvi velk mūs tajā virzienā. Un tāpēc tādā ziņā, ja mēs skatāmies uz priekšu, tad man ir drusku tādas raizes par to, kas mūs sagaida nākotnē. Es neesmu tāds ļoti optimistisks, ja mēs turpināsim mēģināt izstaigāt tam svārstam līdzi tur, kur Eiropa ir un bija un jau tā kā pošās atpakaļ, gan mums nevajadzētu mēģināt visu to ceļu izstaigāt un pieļaut tās pašas kļūdas, kas ir faktiski
pabeigšu ar vienu drusku provokatīvu lietu. Prezidents Trumps runā par to, ka viņš gribētu Grenlandi. Un ko mēs no tā varam secināt? Vai kāds viņš ir traks? Bet no otras puses, vai mēs nevaram no tā secināt, cik Eiropa ir kļuvusi ārkārtīgi nenozīmīga? Ka viņš tā var runāt, ka Eiropa sevi ir padarījusi ārkārtīgi nenozīmīgu. Un par to es drusku baidos. Un, ja mūsu bijusī prezidenta teica, kādā situācijā, ka mūs grib izraut ārā no visas Eiropas kodola, varbūt, ka mums vajadzētu tādu lielāku pašapziņu, ka mēs varbūt esam tie, kas var mēģināt to Eiropas kodolu vilkt atpakaļ pie kaut kādas normalitātes. Tā man gribētos teikt. Un tā normalitāte viņa ir iekodēta. Viņa ir iekodēta svētos rakstos, kā labākā izdzīvošanas stratēģija. Piedod, Arni, apmēram viss. Nē, tieši tas, ko mēs arī apmēram sagaidījām. No. Jā, Pāvilam Brūverim ir bijušas ļoti dažādas lomas savā dzīvē. Viņš arī ir bijis cietumnieks, Radio Brīvā Eiropa žurnālists, bīskaps, jā, dažādas pieredzes. Kāda ir, Pāvil, tavs sajūta par Latviju šobrīd? Es Latviju ļoti mīlu, jau no mazām dienām. Tā kā, no kurienes man tā mīlestība nāk, es apmēram tā varu diezgan jau tā konkrēti arī to pats sev atbildēt. Un jums tie bija mani bēniņi, kas bija pilni ar Latvijas laika literatūru. Tur bija atpūtas, tur bija tāda grāmata Varoņu sejas, to es lasīju un tās man patika viss kā tie arī brīvības cīņas aprakstītas un viņu karogu, viņu devīzes un viņu panākumi. Tāpat arī, ko es arī bieži vien pieminu, tur bija tāda maza zaļa grāmatiņa Ulmaņa runas. Un tā bija vienreizējs skaista literatūra. Kā man patika Ulmaņa runas. Un es maz vienu no tām atceros tā, kad viņš minēja, ka cilvēka atbildību sevis un sabiedrības priekšā. Viņš teica tā, ka mēs nevaram katram nolikt blakus policistu, lai uzraudzītu, kā viņš uzvedās un ko viņš dara, bet mēs varam viņam ielikt sirdī policistu. Un to mēs varam darīt jau, un tas ir jādara jau no ģimenes, jau no skolas, no baznīcā. Un tas man likās, tas ir tāda atslēga, es teiktu, arī mūsu labākai nākotnē. Un es atminu, ka Brīvā Eiropā strādājot, tur saskāros ar visdažādākām tādām sadursmēm, politiskām sadursmēm, un cilvēki viens otru turpat arī nomelnoja. Dažādas grupas bija sākumā, kas tur bija 80. gadu beigās. Un es tad sapratu tā, ka es tur nevaru tur ielaisties šajā, kā es teicu, lapseņu midzenī. Es sapratu, ka man ir jānodarbojas ar kaut ko vērtīgāku. Tieši ar šo tā policista ielikšanu cilvēka sirdī. Un tas bija arī viens no tiem iemesliem, kāpēc es arī biju gatavs arī sākt kalpot baznīcā. Es jau teoloģiju sāku studēt ne jau tāpēc, ka es gribēju kļūt par mācītāju. Es to darīju tāpēc, ka man bija uzticēti kristīgie raidījumi Brīvā Eiropā. Un es tur kādu gadu to biju veidojis, un es jūtu, ka man vienkārši pulvers pietrūks, ka vajag kaut ko vairāk, ka man kaut kas vairāk jāzina. Un es lūdzu mūsu Radio Brīvā Eiropa vadību, lai man sūta studēt. Un viņi bija ļoti atsaucīgi visiem cilvēkiem, kas vēlējās izglītoties, bet viņi teica, nē, nekur nesūtīsim, bet viņi atbalstīs man neklātienes studijas. Un tad es arī sāku neklātienes studēt, un tad arī vietējais mācītājs pamanīja to man studēšanu, un tad viņš man kādreiz lūdzu, lai es viņu aizvietoju, un beigās es tiku ordinēts, un tad, kad es atgriezos Latvijā, tad es gāju pie mana mīļā drauga un brāļa Jāņa Vanaga un teica, vai viņam nevajag kādā mazā draudzītē
kādu palīgu, kas kaut kalpo. Viņš teica, nāc pa manu vietnieku. un es teikšu tā, ka es saprotu, es patiesībā esmu ļoti optimistisks par Latvijas nākotni. Es zinu, protams, mēs ejam augšā lejā, un visādas problēmas ir, un visādas grūtības ir, un arī mans draugs Jānis Roškalns arī, kuru domas mēs šodien tad dzirdējām, viņš ir tāds samērā pesimistisks, ja, un tas man ir tā, viņš arī tā domā, ka es esmu tā nepamatot optimistisks. bet tomēr es redzu visu to, kas ir, bet es domāju, ja tikai ar to mēs dzīvosim, teiksim, ka nav, un kāda mēs esam, cik mēs slikti esam, nezinu, vai mēs labāk kļūsim. Es domāju tieši otrādi, ja mēs sēsim to labo, liksim mēs to cilvēkam sirdī to mīlestību pret patiesību, pret vienam pret otru, pret mūsu zemi un mūsu dzimteni. Es domāju, es patiesībā nevis domāju, bet es savā sirdī sajūtu, ka būs labi. Lai Dievs svētī. Nu jā, mums ir viens mums ir viens ļoti optimistisks bīskaps un viens bīskaps, kas ir tā kā šaubās, tā kā mums ir realistisks, jā. jā, arī tā varbūt varētu teikt, jā. Nu jā, tā tad, es neteikšu eksprezidents, teikšu prezidents Egils Levits, droši vien zina absolūti no iekšpuses, ko politikā var izdarīt, tad, kad tev ir it kā, varbūt Latvijas gadījumā ne visi instrumenti ir prezidentam. Bet, jā, domājot gan sajūtas gan par tagadni, gan arī, jā, ko varēja un ko mēs varam darīt tagad. Un varbūt Pāvils Brūvers arī nemazāk provokatīvi kaut ko sacīja par Ulmani vai ne, un tā. Ja? Mēs varam lūgt jūsu komentāru un sajūtu par šodien. Jā, pēc diviem bīskapiem man kaut kas jāsaka par kristīgo ticību. No jums abiem izrietēja, ka ka kristīgā ticība ir ļoti svarīga sabiedrībai, lai sabiedrībā būtu kāda virzība un arī, lai cilvēki varētu tā teikt saņemtos, šis iekšējais policists, vai ne, ko teica. Un man jāsaka, tā tas arī patiešām ir, un tādēļ arī kristīgā ticība vai kristīgā kultūra, kristīgais mantojums ir arī Satversmes preambulā ietverts kā viens no mūsu latviskās identitātes elementiem. Vienlaicīgi mēs redzam arī, ka šis ticības, kas saka, spēks samazinās sabiedrībā, teiksim, jo, vienkārši mazāk cilvēku tam sako. Bet pārējot pie politikas, es gribēju teikt tā, pat labāk mēs atrodamies Latvijā, Eiropā un pasaulē. Tā lūzuma punktā, kādi 19. gadsimtā, piemēram, bija Napoleona laiks, kā 1848. gada revolūcija, tā 20. gadsimtā Pirmais pasaules karš un pēc Pirmā pasaules kara, kā sakot, jaunā Eiropas kārtība, tad 45. gads atkal jauna kārtība, 90. Pat labāk veidojās jauna, un tā ir diezgan skaidri saredzama. No multilaterālas starptautiskas kārtības, kur darbojās starptautiskās tiesības un visas valstis ir vairāk vai mazāk vienlīdzīgas, formāli vismaz, mēs strauji pārējām uz multipolāro kārtību, kur ir vai kur būs, faktiski jau ir, 6 vai 7 varas centri, tie Ķīna, Indija, mazāks centriņš ir Krievija, tad Amerika, protams, tad arī rodās Brazīlija, Dienvidāfrika un citas. Un ir zem jautājuma zīmes ir pa Eiropu. Vai Eiropa būs šāds liels varas centrs blakus Ķīnai, blakus Amerikai, blakus Brazīlijai, manas pēc.
Jeb tās sadalīsies vēl mazākās vienībās, kur būtu drusciņi lielāks un mazākas saliņas, kas tur tā brīvi peldēs, teiksim, tā starp šiem varas blokiem. Un pat labāk tas ir jautājums Eiropai. Vai Eiropa spēs sevi noorganizēt tādā veidā, lai tas varētu būt viens pietiekoši nopietns varas centrs, kurš var nosargāt savas vērtības, vairs nediktēt pasaulē, bet tikai par sevi nosargāt savas vērtības, savu valsts iekārtu, savu liberālo valsts iekārtu, kā to mēs to saucam salīdzināšajās tiesībās. Tātad, vai arī nē. Un izskatās, ka ir daži pozitīvi signāli, piemēram, Vācija, Francija, pārsteidzošā kārtā arī Itālija, pārsteidzošā kārtā arī Lielbritānija, Ziemeļa Eiropa, kur aktīvi darbojās arī Igaunija, Latvija un Lietuva. Patiešām ir, man jāsaka, tur ir, es domāju, ka Latvija gandrīz visu savu potenciālu izmanto. Protams, vienmēr var labāk. Dienvidē Eiropa ir, teiksim, tāda atturīgāka, un tad jāredz, vai veidojās Eiropa kā tāds spēka centrs. No tā, protams, ir atkarīgs arī Latvijas tālāka attīstība, jo atrodoties lielā varas polā, mums, protams, ir daudz drošāka situācija nekā, ja Latvija būtu viena saliņa, kā tas bija 39. vai 40. gadā, būtībā bez sabiedrotajiem. Ja Eiropa spēs to, kā sakot, konsolidēties tādā veidā, tad, protams, arī Latvija varētu justies samērā droši. Jauna situācija, jāpiezīmē arī tas, ka mūsu priekšstati vēl nav sasnieguši to, kas ir noticis beidzamā gadā, es teiktu, 25. gadā, ka rietumi ir sašķēlušies vienā uz autoritārismu un agresiju tendētā Amerikā, ar ļoti, kā sakot, neusticamu politiku, jeb situatīvu politiku, kas sakot, uz ko tu nevar rēķināties, un viens draugs, ar ko tu nevar rēķināties, tas ir diezgan slikta situācija. Tas nozīmē, ka tev pašām ir uz sevi tikai jābalstās. Un kamēr, teiksim, pirms tam mēs visu laiku domājam rietumi. Tagad rietumi ir divās daļās, un jautājums, vai šī Eiropas daļa spēs būt pietiekoši spēcīga. No tā arī atkarīga Latvijas nākotnē tā starptautiskajā līmenī. Iekšpolitikā, man tiksim, jāskatoties tieši tikai Latvijas mērogā, man jāsaka tā, ja es atkal skatos beidzamos 200 gadus, vēsturnieks Šeliņš ir prom, bet jūs vēl esat, jā, tad man jāsaka šodien, Zvaigznes dienā 28. gadā Latvijā ir kulminācija, zelta laikmets. Nekad Latvijā nav bijis tik labi, kā tieši šodien. Nekad. Vai mēs to noturēsim, tas būs atkarīgs arī no tā, ko es teicu, vai Eiropa spēs konsolidēties. Bet, vēsturiski tu lasīji toreiz padomju okupācijas laikā līdzšinējo zelta laikmetu, kas bija Ulmaņa laika un tam līdzīgi, un tevi tas iedvesmoja un tā. Un, es ceru, ka nebūs tāda kaut kā pēc kādiem gadiem tie cilvēki lasīs tagad šodienas dienu un īru un ko tur vēl, un teiks, tas gan bija laikmets, jā. Tā kā tas ir negatīvais scenārijs, ko nevajadzētu, kā sakot, kam nevajadzētu realizēties. Bet to mēs nevaram izslēgt šodien, ja mēs skatāmies reāli. Mēs nevaram to izslēgt, jo Eiropas konsolidācija ir atkarīga daļai arī no Latvijas, bet lielākā mērā no valstīm, kas ir, kā sakot, Eiropas lielākās valstis. Un man šķiet, ka pat labāk ir 26. gada sākumā tādi pozitīvi signāli, ka Eiropa tiešām varētu konsolidēties kā tāds viens no varas poliem, kas var nosargāt vismaz sevi. Es pat decembrī biju arī Āfrikā un tur uzstājos un tam līdzīgi. Un, protams, neviens Eiropu vairs neņem vērā. Tas, kā sakot, pirms 20 gadiem tas bija citādāk. Šodien Eiropa ir out, jā, kā angliski saka. Šodien Eiropa vairs neņem vērā. Eiropa vienīgais, ko var darīt, ir saglabāt sevi. Un es ceru, ka Latvija, protams, arī apzinās šo lielāko
lielāko ainavu un arī aktīvi iestāsies par vienotu Eiropu. Un tas, ka viena daļa Latvijas cilvēku, kā sakot, to vēl īsti nav sapratuši, tas, protams, ir liels mīnus Latvijai un, protams, arī Eiropai. Bet, vairākums tomēr ir saprātīgi. Paldies! Jā. Gandrīz nomierinoša runa. Jā. Ģenerālis Jānis Kažociņš savā amata dēļ zina, vai vismaz zināja daudz vairāk par mums visiem. Jā. Aizmirsies. Jā. Bet tā intuīcija un ģenerālis ir devis padomus dažādiem prezidentiem. Tātad, jā, kāda ir šī situācija? Un varbūt, ja ir arī, ja Lidija bija jūsu pakļautībā kādu brīdi, kā darbinieci, vai tas bija tieši laikā, kad viņa aiznes atpakaļ to savu ordeni, vai ne? Tas tā bija? Nē, tas nebija tad. Es sāku 2003. gadā. Jā. Vienalga, bet jūs sekojāt līdz tai viņas akcijai un tā. Tas tā, ja tur ir kaut kas, ko teikt, bet šajā kopu kontekstā, kāda ir jūsu sajūta par Latviju un Latvijas nākotni un mums? Vispirms sirsnīgi sveicieni Lidijas kundzei, un man īpaši uzrunāja jūsu sacītais par to, kādi darbi mums vēl ir priekšā. Un prezidents Levits jau ir drusku tur ieskicējis, bet es gribētu sākt ar vēsturi. Bet ne neseno vēsturi, bet ilgo vēsturi, jo kopš 12. gadsimteņa mūsu valsts ir okupēta neskaitāmas reizes. Zviedri, poļi, krievi, vācieši, viss, kam vien nebija slinkums, nāca un mūs okupēja. Un rezultāts ir tas, ka mums vēl ir sava kultūra saglabājusies, mums ir savu valodu saglabājusies, bet pie tā ir jāstrādā. Paul Goebel, labi pazīstams analītiķis, kas arī ir strādājis valsts pārvaldē Amerikā, nesenā konferencē, kas bija šeit Rīgā, no Amerikas piedalījās attālināti un sacīja, ka no Maskavas viedokļa Krievija ir vissvarīgākā no Baltijas valstīm, jo ja Latviju var kontrolēt ekonomiski, politiski vai militāri, ekonomiski, politiski vai militāri, tad abām mūsu kaimiņu valstīm paliek ārkārtīgi grūti. Un tad ir jautājums par to, kāda ir Eiropas Savienība. Un prezidents Levits ļoti labi ieskicēja ģeopolitisko situāciju, bet es viņu drusku nokrāsošu citās krāsās. Vispirms IKP, ja mēs skaitam apvienoto Karalistu un Norvēģiju, tad Eiropas Savienības un to divu valstu IKP ir apmēram, varbūt kādu miljardu zemāks nekā ASV. Tas starpība ir kādi 24, 26, varbūt tā, daži saka, ka ir vienādi. Iedzīvotāju skaits mums ir apmēram 150 miljoni vairāk nekā ASV, un mums ir zemāks nabadzības līmenis. Tas nozīmē, ka tirgus mēs esam ļoti spēcīgi, bet mēs savu ekonomisko spēku vēl neesam pratuši izmantot. Un tad
nāk jautājums par to, kas notiks mūsu reģionam. Un atkal prezidents Levits ļoti pareizi norādīja uz politiskām problēmām Eiropā. Tās nav tikai pie mums. Apvienotā karalistē reforma jau tagad, kas ir partija bez programmas, bet ļoti populistiska, vairākus mēnešus jau ir tālu priekšā konservatīvā un leiboristu partijām. Francijā politiskā sistēma ir pilnīgi sabrukusi, viņi nevar pieņemt budžetu un meklē tagad kaut kādu veidu, kā izdzīvot nākamgad, bet no apbruņošanās jautājumu tas nemaz nav vienkārši. Vācijā alternatīva für Deutschland mēs redzēsim nākamgad, kā vietējās pašvaldību vēlēšanās alternatīva AfD, kā viņiem ies, jo tā atkal ir Kremlim draudzīga partija, kura ir potenciāli spēcīgāka nekā divas tradicionālās partijas. Polijā mēs nezinām, kas tur notiks, vai Kačinska ekstrēmisti atkal nāks pie varas, vai tas, ko mēs uzskatām par pieņemami liberāliem, vai viņi paliks pie varas. Vārdu sakot, tas nav vienkārši. Un pie mums nav vienkārši. Bet paskatāmies, kas notiek Ukrainā. Ukrainā, ja Krievijas plāns ieņemt Ukrainu 3 dienās būtu bijis veiksmīgs, es nedomāju, ka mēs tagad šeit sēdēt un mierīgi runāt par to, kas notiek Eiropā un kā mēs tagad drusku uzlabosim savu stāvokli. Mēs te drebētu. Un kas mums nāks palīgā? Trumps, jā, protams, diez vai. Bet Ukraina nav sakauta, Ukraina turās. Trumps ir piespiedis Eiropu beidzot saprast, ka mums pašiem ir jābūt atbildīgiem par savu drošību un par to arī ir attiecīgi savos budžetos jāmaksā. Un rezultāts ir, ka Putina Krievija tagad pēdējos mēnešos dara visu iespējamo, lai iekarot Donbasu, tā, lai viņi varētu it kā nākt pie miera galda kaut ko ieguvuši, bet viņi nespēja. Viņiem tas neizdodas. Un tas nozīmē, ka nākamā gada sākumā viņiem, Krieviem, ņemot vērā viņu ekonomisko stāvokli, arvien būs grūtāk. Un tad parādīsies jautājums par to, vai zaudēt 1,4 miljonus beigtu un sakropļot jauniešu, vai tas bija tā vērts, lai iegūtu 20% Ukrainas teritoriju. Un vēl vairāk, vai tie Krievu aparačiki, teiksim, kuriem ir vara un nauda vēl joprojām, un viņi saprot, ja tas turpināsies kā pašreiz, viņi gan vienu, gan otru pazaudēs, vai viņi kaut ko nedarīs. Kāpēc viņi varētu kaut ko darīt? Paskatāmies 18 mēnešus atpakaļ, Prigožina gājiens uz Maskavu. 2 iestādēm tas bija jāaptur, FSB un Rosgvardija, un neviena, ne otra nepacēla ne pirkstu. Gaidīja, redzēsim, kas notiks. Un Putins arī bija diezgan kluss tajā laikā. Secinājums. Krievija mainīsies. Mēs esam turpat, kur bijām 80. gadu otrajā pusē, ka viss zināja, ka Padomju Savienība sabruks. Tikai neviens nezināja, vai tas būs rītā, pēc mēneša, pēc gada vai pēc 10 gadiem. Un to mēs arī nezinām par šodienas Krieviju. Bet kas mums ir tas darbs, ko Lidijas kundze mums ir uzdevusi,
ir sākt nopietnāk domāt par to, kā mēs varam izveidot tādu nākotnes Krieviju, ar kuru mēs mūžīgi būsim kaimiņi. Mēs nevaram mainīt vietas ar Šveici. Mēs te esam, kur mēs esam. Un tāpēc mums ir jāpalīdz tiem Krievijas demokrātiskiem spēkiem, kuri varbūt tūlīt nenāks pie varas pēc Putina, bet kuri varētu kaut ko darīt. Un mums ir veidi, kā mēs to varētu ietekmēt, tikai mums ir jādomā plašāk un uz priekšu tieši. Jā, paldies. Jā. Nu, šī nākotne izklausās cerīgi tomēr, vai ne? Bet Juris Ulmans ir piepildījis vienu no Lidijas Lasmanas vēlējumiem, kas tā vienkāršā valodā skan tā, pietiek latvieti vazāties pa pasauli, brauc mājās. Juris, kurš ir dzimis Ņujorkā, tāpat kā arī Kažociņkungs ir piepildījis Lidijas vēlmi, ir atradis spēju un spēku integrēties Latvijā, un šobrīd ir, es teiktu, viens no redzamākajiem Ukrainas atbalstītājiem. Juri, kāda ir tava sajūta par Latviju šobrīd? Labdien, Lidijas kundze. Man sajūta par Latviju ir tāda, ka man liekas, ka mums latviešiem te Latvijā pietrūkst iekšējās pašpārliecība, un konsekvences. Un es domāju, ka trims latvieši, piemēram, es uzaugu trimdā un es redzēju, kā trims latvieši būvēja baznīcas, kā viņi mūs ved uz latviešu skolu, kā uz vasaras nometnēm, un ka tas latviskums un demokrātija un brīvība bija ļoti, ļoti svarīga. Un te es neredzu tādu ideālismu. Otrais piemērs varētu būt tāpat Ukraina, kur es domāju, Ukraiņi ļoti labi apzinās un saprot, kas viņiem draud, ja viņi nestrādās kopā un ja viņi nolaidīs rokas. Un tad, kad mēs esam bijuši kopā ar Arni Ukrainā, un mēs atkal tagad brauksim, mēs redzam, kā 9:00, piemēram, ir klusumbrīdis 1 minūte pa visu Ukrainu, un viņi visi godina savus kritušos, kā visa sabiedrība piedalās Ukrainas kaujā pret okupantiem, un viņiem ir tāds viens mērķis, un viņi nerunā par kaut kādiem, viņi grib, protams, mieru, bet viņi runā par uzvaru, un tas ir ļoti svarīgi, manuprāt. Un, man liekas, trešais piemērs Latvijā ir ļoti labs, ka mums ir pašiem savu armiju, kas stāvēs un kritīs pa Latviju. Un tajā armijā ir apmēram 10 000 zemesarga, kuri, manuprāt, vispatriotiskākie cilvēki visā Latvijā. 10 000, kas ir gatavi stāvēt un krist pa Latviju. Un ņemot to vērā, man arī tāds sajūta, ka Latvijā mēs tā kā gaidām, ka kāds mūs izglābs. Mēs gaidām, ka mūsu valdība izglābs, vai mūs izglābs Eiropas Savienība, vai tagad Amerika izglābs. Un te mūsu piemērs ir, piemēram, Lidija. Lidija vien pat ar savu pašpārliecību dara to, kas viņai jādara. Un viņa pat teica video, ka viņa bija maziņa, viņi zināja, kas ir pareizi un nepareizi. Un tas man arī atgādina, teiksim, kad es uzaugu Bronksā, un mēs ar māsu dzīvojām savā tajā istabiņā Bronksā, un manai mātei bija ļoti svarīgi, kad mūsu istaba vienmēr ir kārtīga un tīra. Vienmēr kārtīga un tīra. Un kāpēc tas bija svarīgi? Viņa bija dusmīga, ka nebija kārtīga un tīra. Tas bija svarīgi, tāpēc, kad istaba ir kārtīga un tīra, tad saulīt smuk tur spīd iekšā, visi smuk, mēs varam labāk gulēt māsas, labāk izguļamies, mēs labāk mācamies, un tad, kad kāds atnāk ciemos pie mums, viņi redz, ka viss ir kārtībā.
Un es tā kā bišķītiņ salīdzinu šo te, ka mums katram jāsāk ar sevi un jāsakārto mūsu istaba, mūsu pašu istaba. Un tikai tad mēs varam sākt domāt par tām kaut kādām lielām globālām lietām, jo tas ir, ko Lidija darīja. Lidija ir viens cilvēks, un latviešiem, man liekas, pārsvarā latviešiem ir tāds uzskats, ko no es jau neko nevaru ietekmēt, ko no es tur Ukrainai, ko es tur neko nevaru palīdzēt. Jā, bet katra mazā lieta, ko katrs mēs daram, palīdzot Ukrainai, tas palīdz arī mums. Tas palīdz mums, ticiet man, un kad mēs aizbraucam uz Ukrainu, un Arnis to var apstiprināt, viņi ir tik pateicīgi, ka mēs tur esam, un vienkārši aizvest kaut ko un būt tur kopā viņiem, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un mums katram ir jāsakārto pašu savu istabu, un tad tas tā kā izplēšās. Ja, pie draugiem draugi, tad sakārto savu istabu, tajā dzīvojamā mājā cilvēks sakārto istabas, un viss tad valsts sakārto istabu. Un tas ir, man liekas, kas mums pietrūkst. Es domāju, ka mūsu tie politiķi, valsts vadītāji, viņi nav iekšēji, un te, man liekas, tik minēts vārds garīgā dimensija. Ja? Tā jau ir tā garīgā dimensija, ka tu sakārto pats savu istabu. Ja? Jo tu nevari īstenībā neko lielu darīt, ja tu pats neesi sev sakārtojis. Tā ir vienkārši tāda māžošanās, manuprāt. Ja? Tā kā es domāju, ka stipra Latvija nav stipra politiķi, bet stipra Latvija ir tāda, kur cilvēki ir sakārtojuši savus istabas. Paldies! Jā, parasti ir liela māka pabeigt notikumu viskaistākajā brīdī. Es nezinu, vai šis ir viskaistākais brīdis. Ja nu kādi no sarunu dalībniekiem vēl grib kādu teikumu teikt, bet Lidija man nemūžam nepiedotu, ja šādā pasākumā, kurā ir 2 bīskapi, mēs nenobeigtu ar lūkšanu, pēc kuras sekotu dziesma, arī kā lūkšana. Varbūt nedaudz reaģējot uz to, ko tikko dzirdēju, es gribu atgādināt, ka mums joprojām daudz vietu 12. skan baznīcu zvani. Pašā kara sākumā mēs apņēmāmies, ka tad, kad tas tāds signāls, kad jūs izdzirdat pusdienu laikā baznīcas zvanā, tad apstāties un aizlūgt par Ukrainu. Tā ka tas joprojām ir spēkā, un tad jūs to dzirdat, tad lūdzu dariet to. Man ir gadījies, ka stāvu kancelē, un kad pienāk 12. es pārstāju sprediķi pārtraucu, un tad noturam kopā lūkšanu, un tad es varu turpināt. Tāpat arī sapulcēs un visās citās lietās. Jā, mēs varam lūgt Dievu par Ukrainu un visādi viņu atbalstīt ar ziedojumiem vai kādā citā veidā, jo tas tiešām ir viena no tādām nacionālām prioritātēm mums. Pāvil, varbūt tu mūs vadīs lūkšanā? Es domāju, ka tev Jā. Jā, ir kāds jautājums? Jā. Tur dāmas no zāles sačukstās. Vispār liekas, ka šis pasākums bija domāts, lai parunātu par to, ja, tas, kas ir tā citādā zvaigznes diena, par Lidiju Lasmani, kas atdeva atpakaļ savu ordeni. Varbūt nav vairāk laika vai kā, bet mēs aizgājām, teiksim, Ukrainas jautājums pilnīgi cits jautājums, bet tiešām cits jautājums. Būtu var atgriezties atpakaļ un kaut kā katrs īsi pateikt, tas, man liekas, noderētu tiem cilvēkiem, kas arī kā vēsturnieki vai kā filozofs mēģina saprast šo jautājumu. Vai jūsuprāt vajadzētu vērtīt visus tos, kas ir saņēmuši valsts apbalvojumus, un tad es nezinu, caur speciālu komisiju vai kā, vai jūsuprāt ir steidzīgi nepieciešama uzsākt lustrāciju tagad, vai kā? Jo citādāk tas jautājums paliek karājamies gaisā, ja, tā padomju pagātnes izvērtējums. Ja, varbūt ļoti īsi var, ja lai nobeigtu par to. Arī par to pašu. Jā, tātad kolaborācijas jautājums ir ļoti komplekss, un minētais piemērs tieši parāda, cik tas komplekss ir, un vienlaicīgi arī es gribēju norādīt 35 gadus pēc neatkarības.
pašvaldības vēlēšanās puse no attiecīgās pilsētas cilvēkiem balsoja tagad, pagājušā gadā, par vienīgo augsta ranga partiju, kuras de facto vadītājs ir augsta ranga komunistiskās partijas funkcionārs bijis savā laikā. Un šodien puse balso par šo partiju. Kā mēs redzam to kompleksitāti, bet katrā ziņā, katrai tautai ir svarīgi savi varoņi, un Lidija, un arī citi te, arī jūs, Bēverkungs vēl, kas šeit bija klāt, jā, un citi ir mūsu tautas, teiksim, varoņi, un zināmā veidā arī vēsturiskais alibi, ka mums tomēr bija tādi cilvēki, neraugoties uz šo situāciju. Un paskaties vācu vēsturē, tur viņiem nebija vairāk pretestības kustības dalībnieku nacistiem, bet katrā pilsētā ir ielas viņu vārdā, katrā pilsētā ir kaut kāds atmiņu centri un plāksnes. Viņu nebija daudz, bet šodien vācu tautai vajadzīgi šie cilvēki kā alibi, visi nebija nacisti. Un es domāju, kaut kas līdzīgs arī šo funkciju, ja tā varētu teikt, pilda Lidija, kas sakot, ka bija normāli cilvēki, kas dzīvo apspiestībā, un bija arī tādi varoņi, kuri, kā sakot, arī upurējās, bet kuriem bija skaidrs ceļš. Un es domāju, ka Lidijai sevišķi palīdzēja, protams, arī ticība, jo, ja tev ir tie ticība, tad, protams, tu vari, kā sakot, šo laicīgo varu relativēt. Tev ir kaut kas iekšā spēcīgāks. Tā kā es teiktu, un katrā ziņā, ja pa ordeņiem runā, tad tur ir, nav daudz tādu cilvēku, bet tāda diskusija droši vien būtu vērtīga, jā. Nu jā, tā, bez grēku nožēlas nevar notikt nekāda atjaunotne. Un tā lustrācija ir nepieciešama, bija jau sen nepieciešama, un Ester kopā arī vēl dažiem citiem aktīvistiem, mēs jau pirms dažiem gadiem parakstījām aicinājumu uz lustrāciju, tā nav notikusi. Un man šajā ziņā nav lielas cerības, ka viņi notiks, bet man cerība ir uz jauno paudzi. Tad, kad es biju savā amatā, man ļoti patika vizitācijas, un vizitācijās aizvien apmeklēju skolas. Un es tik ļoti biju iepriecināts par mūsu jauniešiem, par skolniekiem, kādas viņiem bija cik dziļas sarunas, un cik, es domāju, tad, kad tā vecā paudze un tie, kas nevēlas savus grēkus nožēlot, aizies no šejienes, tad nāks jaunā paudze, un tad sāksies mums tiešām tie labie laiki, par kuriem es te runāju. Es varbūt līdz galam mēģināju pastīties vārnīcā, ko īsti nozīmē lustrācija mūsu apstākļos. Bet svētos rakstos ir teikts, viss, ko apspīd gaisma, top gaisma. Ja, tad lietas ir jānosauc vārdā, lietas ir, tās kolaboracionisms ir jānosauc vārdā. Man šī ziņā cits piemērs ir prātā, tas ir mūsu bijušais ārlietu ministrs Georgs Andrejevs, kurš, teiksim, publiski atzinās un uzņēmās atbildību ar atkāpšanos no amata. Es domāju, tas bija godājams solis, un uz viņu mēs varam arī atsaukties līdzīgi kā uz tiem pieminētajiem varoņiem Vācijā, kuru vārdā ielas nosauc. Tā kā es domāju, ka tas būtu tas veids, vai tas, kam būtu jānotiek. Jā, jā pirms izskan lūkšana, es izsaku gandarījumu par šo notikumu. Tas Lidijas vējš ir skāris mūs daudz vairāk, nekā mēs par to paredzējām un gaidījām. Es domāju, mēs visi esam gandarīti par visu, kas šeit notika, un tad mēs lūksim nobeigt ar lūkšanu, un tad ar dziesmu. Lūksim. Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Dievs, kungs, debes tēvs, mēs tev pateicamies par šo dienu, kurā varam sanākt kopā. Mēs pateicamies par Lidiju Lasmanu, par tavu bērnu un kalponi, kas
mūs ir sapulcinājusi ar savu gaismu, ar savu patiesību un mīlestību. Uztur viņu veselībā un sveitī viņu visās lietās un visos labajos nodomos. Mēs lūdzam Tevi par mūsu zemi un tautu, par to, lai gaisma apspīd to, kas vēl ir tumsā, un lai tas nes labus augļus mums, un mēs izlūdzamies no Tevis mierīgs debesis, un lai nekāds ļaunums nepieskaras mūsu robežām, bet dod mums vienotību, ka varam pieaugt mīlestībā, ticībā uz Tevi un mīlestībā savā starpā. Mēs pateicamies, Kungs, par Tavu atspīdēšanu. Mēs šodien zvaigznes dienā gribam pacelt savus acis uz kaut ko augstāku un savas vēlmes, savus mērķus, savas ilgas, savas domas un darbus pieskaņot tam, kas ir pašiem mums pāri, kas ir augstāk, kas ir pie Tevis, Kungs. Uz to mums palīdz un uz to mūs māci un svētī. Visu sevi mēs ieliekam Tavās rokās, kad lūdzam tā, kā mums mācīja Tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Svētī un pasargā mūsu visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Tikai paradīze viena, tik viena sapņu zeme ir, kur katrs akmens ceļā malā šķiet it kā mīļa laipna sirds. Tur vēji maigi gāstot šalko, visi sapņi spēļas plēš, tur visās takās aizsapņojies, vai cilvēku vai koku mež. Kad maldoties pa svešiem ceļiem, tev pāri salta tumsa grūst. Sapņu zeme, kur paradīzes gaisma mirds, kur katrs akmens ceļā malā šķiet it kā mīļa laipna sirds. Tu mīļā Dievzemīt, tu manā Latvijā.
mums vēl ir Lidijas vēlējums šī gadā. Kāds būtu vislabākais vēlējums mūsu tautai jaunā gadā vai reizē lūkšana? Kas varētu būt tas labākais vēlējums mums? Dievs svētī Latviju. Tas jau mūsu himnā ielikt. Mēs to lūdzam nemitīgi. Ja viņš svētīs, tad jau būs labi. Un mums ir daudz svētības, par ko pateikties. Tikai jādara tas. Ļoti daudz. Ja viņš svētīs, tad jau būs labi. Un mums ir daudz svētības, par ko pateikties. Tikai jādara tas. Ļoti daudz. Mēs jau nebūtu, ja viņš mūs nebūtu svētījis ar palikšanu savās mājās, ar atjaunošanos. Mēs paši to labi zinām. Mēs taču apzināmies, kas jādara, bet nevaram izdarīt. Spēku mums jāizlūdzās no viņa. Man tā doma vienmēr ir kaut mēs nebēgtu no savas zemes, kaut mēs paciestu tās nelielās grūtības, kas jāpacieš. Man tik maz maksā, es redzu, tur var vairāk nopelnīt, es iešu tur pelnīt. Un tik līdz mūsu aizbraucēji jau arī brauca tikai uz mazu laiciņu. Un tik līdz sāka labi klāties un redzēja, kas notiek Latvijā, neviens jau mājās nebrauc. Mūsu nelaime ir tā, ka mēs neapzināmies, ka esam Dieva radīti. Ka viņš ir vispār, ka viņš ir radītājs. Ka mums ir sirdsapziņa. Mēs katrs zinām kaut to, ko es gribu teikt tagad ar to, ko es runāju. Tā kā nav, es velti vispār runāju. Mēs to apzināmies katrs, tas mums no Dieva ir ielikts. Sirdsapziņa mūsos, jebkurā cilvēkā. Mazs bērns zina, ka to nedrīkst un dara. Jāizlūdzās spēks.